Nu tad sākām! Nu tad patiešām sākam. Tieši Valmiera bija tā vieta, kur notika pirmais Latvijas lielāko sporta un prāta spēļu ZZ čempionāts 2011 pusfināls. Kā mums atklāja Zelta Zivtiņas jaunieši, tad šogad čempionātam ir pieteikušies vairāk nekā 12,000 skolēnu no visas Latvijas. Cilvēki ir vairāk nekā 12,000. Šodien tās ir, nevis šodien, bet vispār visos posmos tās ir apmēram 500 klases. Ļoti daudz bērnu ir pieteikušies un visi grib sportot un aktīvi papriecāties. Tā kā šis ir jau 5. gads, kad notiek ZZ čempionāts, tad organizatori ir sarūpējuši īpašu pārsteigumu. Uz finālu Rīgā no katra pusfināla dosies 2 reizes vairāk komandu. Tas ir 4. Kas tad ir vajadzīgs, lai komanda iekļūtu 4-niekā? Kas ir pats svarīgākais, lai uzvarētu? Komandas darbs un drosme. Vai jums ir komandas darbs un drosme? Jā. Vajadzīga drosme un optimistiskiem jābūt. Komandas darbs. Tā. Un jums ir komandas darbs? Jā. Strādātība varbūt. Tā kā visu kopā dara to. Saliedētība, jā? Jums visu laiku ir saliedētība vai tikai uz sacensībām? Sacensības jādara kopā. Tāda, jā, bet klasē jau nav tāda baigā saliedētība. Tad šitā bija tā lieliskā iespēja, lai saliedētos, jā? Čempionāts tiešām ir lieliski iespēja, lai skolēni saliedētos savā starpā un iepazītos arī ar citiem sev līdzīgi domājošiem jauniešiem. Šis ir otrais lielākais pasākums skolēniem, kurā mēs ne tikai dziedam, bet arī domājam. Mēs rādām savu fizisko spēku, mēs galu galā arī satiekamies visi šeit no visiem rajoniem un no dažādām skolām. Paskatāmies viens uz otru, novērtējam, ko māk citi, ar ko viņi ir foršāki vai ar ko mēs esam foršāki. Un satraudzējamies, jā, un galu galā gūstam milzu gandarījumu no tādas vienas dienas ārpus skolas sola. Kā atzīst tie čempionāta dalībnieki, kur piedalās pirmo reizi, tad pasākums ir sagādājis tik lielu jautrību, ka arī nākamgad viņi darīs visu iespējamo, lai varētu piedalīties ZZ čempionātā. Nu, un pirmo gadu piedalījāties, jā? Jā. Nākamgad arī piedalīsieties? Jā. Un ja jau paveiksies, tad jau vispār varēsiet ar ričukiem braukt nākamgad šurpa, ne? Fināla uzvarētāji nākamgad uz sacensībām tiešām varēs doties katrs uz savu velosipēdu, jo tieši to viņi katrs par savu dalību un varēšanu saņems balvā, ja uzvarēs. Bet arī 2. un 3. vieta nepaliks bez pārsteigumiem. Balvas arī kolosāls. Tomēr 1. vieta saņem velosipēdus. Katrs klases skolnieks saņem velosipēdu. Kas bija 2. vieta brauc uz Palangu? Jā, 2. vieta brauc uz Palangu. Un 3. vieta brien pa upēm, mežiem, dubļiem, kāp kokos un būvē štāpiņas, roku ierakumus un cep vakarā desiņas kopā ar Sanču, lielisko treneri. Kājas mums ir ašas, našas rokas mutes nevaldām. Uzvaram uz mūsu rokas, kaut vai būsim pēdējie. Valmierā 6.–8. klašu grupā nieks uzvarēt izrādījās Valkas ģimnāzijas 8. klasei, Valmieras valsts ģimnāzijas 8. C klasei, Valmieras Viesturu vidusskolas 7. A klasei un Strenču novada vidusskolas 8. klasei. Jautājām viņiem, kas ir nepieciešams, lai tiktu uz finālu. Optimistisks, saliedētība, nepatoties, sportiskais gars. Viņi ir īsti sportisti. Jāmīl sports, jo viņi ir ļoti sportiski. Es viņiem tikko teicu, viņi to sen ir pelnījuši, jo viņi visi ir sportisti, basketbolisti, volejbolisti un tā tālāk. Jāpieliek darbs. Cik liela nozīme, jūsuprāt, ir te komandas saliedētībai šajā visā? Liela! Tad nav jēgas no komandas. Pirmos 4 finālistus, kur dosies uz Rīgu ZZ čempionātu 2011 finālu, mēs esam noskaidrojuši. Tos, ar ko mums pārsteigs viņa pretinieki Madonā, mēs uzzināsim pavisam drīz. Oskars Lepers, Kaspars Markus, Tautas balss!